reizēm ir arī, uz ko mūsu fokus. Nereti bija viens mācītājs, kas, man liekas, ka tas bija adventis mācītājs Pāvils Goja, viņš pētīja un ierakstīja kristiešu lūgšanas draudzē. Viņš viņus ierakstīja un pēc tam viņš analizēja. Viņš atklāja, ka 92% visu lūgšanu bija par sevi. Tikai 8% par citiem. Un nereti, tā, kad mēs ir labi lūgt par sevi, arī tēvreiz saka, dod viens šo mājas, dod apsardzību, dod, lai noteikti tavs prāts. Bet nereti mēs sākam pazaudēt svētā gara vadību, ja mēs koncentrējamies lūdzam tikai par sevi. Es redzēju, bijuši brīži, kad man ir jālūdz par citiem. Pēkšņi liekas, ka Dievs sāk runāt. Ka es lūdzu tā kā par sevi, par kaut kādām lietām, tad nevienmēr var tā saprast, sadzirdēt. Un tā problēma ir tas, ka mēs neapzināmies, ka svētais gara dāvanas mums ir dots, lai mēs nestu svētību. Ja, un līdz ar to, ja mūsu fokus ir tikai uz sevi, un mēs tikai tajā vien paliekam, tad svētā gara izpausme ir, cik tam mums vajag. Ja? Mums neko daudz nevajag.